Kāds jums ir mērķis, tāda jums ir dzīve. Ja jums mērķis ir cīņa ar eksistenci, cīņa ar veselību, ar slimībām, tad jūs radāt sev vidi priekš cīņas. Jūs pievelkat pie sevis apstākļus, kas palīdz palielināt šo cīņu. Ja jums ir mērķis radīšana, tad jūs piesaistīsiet savu vidi radīšanai. Un jūsu dzīve būs radoša, un jūsu domas būs radošas. Ja jūsu mērķis jums atņem enerģiju, neuzlādē un traucē gulēt, iespējams, ka ir pienācis laiks paskatīties uz šo mērķi. Vai tas ir jūsējais? Varbūt ir pienācis laiks to pārskatīt. Es esmu holistiskās apziņas terapijas speciālists, lai tava dzīve kļūtu skaidrāka, saprotamāka un laimīgāka. Vari pieteikties uz bezmaksas diagnostiku, izanalizēsim tavu konkrēto situāciju, un tu sapratīsi, kas konkrēti tev ir jādara, lai sasniegtu sev vēlamo mērķi.